Bija gatava liela ASV uzbrukuma operācija pret Irānu. Tad, pēc prezidenta Donalda Trumpa teiktā, Vašingtonas sabiedrotie Persijas līcī lūdza viņu to apturēt. Man tu lūdzu Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Katāra un Irāna. Mēs bijām pilnībā gatavi sākt tieši ap šo laiku. Un tas būtu bijis milzīgs uzbrukums. Trumps saka, ka plānotā operācija būtu bijusi lielākais uzbrukums kopš Otrā pasaules kara. Taču pēc sarunām ar Persijas līča līderiem, īpaši Saūda-Arābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu, viņš nolēma dot diplomātijai vēl vienu iespēju. Tagad tiek gaidīts, ka sarunas sāksies pirmdienas pēcpusdienā. Pirmais mērķis ir atvērt Hormuza šaurumu, kur Irāna kara laikā atkārtot ir uzbrukusi vai ierobežojusi kuģošanu. Tagad tas, ko mēs darām, ir, mēs ar viņiem vedam sarunas. Taču jau tagad pastāv dažādas versijas par to, kas būtu iekļauts jebkurā vienošanās. Trumps ierosināja, ka viena vienošanās varētu attiekties gan uz Hormuzu, gan Irānas kodola atbruņošanos. Tikmēr Irānas Islāma Republika uzstāja, ka Hormuza šaurums neatgriezīsies pie tādas darbības kā pirms kara un atsakās apspriest sev kodolprogrammu. Vienkārši paskatieties, kā tas ir. Mēs esam gatavi doties jebkurā laikā, kad vien vēlamies. Lai es drīzāk panāktu vienošanos. Es nemeklēju iespēju nogalināt cilvēkus. Izrēlē šīs pēkšņās pārmaiņas arī raisa jautājums. Tika ziņots, ka bija paredzēts, ka Izrēla piedalīsies uzbrukumā, bet tā paziņoja ASV, ka, ja tas nenodarīs būtisku kaitējumu Irānas režīmam, nebūs jēgas to īstenot. Sarunas iespējams ir atvirzījušas militāro rīcību no tūlītējās dienas kārtības. Taču ņemot vērā, ka vienošanās vēl nav panākta un pastāv dziļas domstarpības par Hormuza šaurumu un Irānas kodolprogrammu, eskalācijas draudi joprojām pastāv. Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka prezidents Trumps bija neapmierināts ar iespēju trūkumu, kā rīkoties ar Irānu. Un šonedēļ ASV acīm redzot meklē jaunus, radošus un nestandarta veidus, kā izdarīt spiedienu uz Irānu. To ziņo avoti, kas runājuši ar CNN. Viņi saka, ka ASV centrālās pavēlniecības izlūkošanas nodaļas virsnieks izsūtīja ēpastu plašai militāro analītiķu grupai, lūdzot viņiem idejas, kā rīkoties ar Irānas Islāma Republiku un to sodīt. Un tagad mēs tiešraidē dodamies uz Vašingtonu, kur mums pievienojas vecākais ASV korespondents Maiks Vāgenhaims no Baltā nama. Mēs jau iepriekš esam runājuši par šo labu iespēju trūkumu. Cik ilgi Trumps būtībā var turpināt šo draudu, diplomātijas, cenu kāpuma un ierobežotu uzbrukumu riņķidanci, līdz kaut kam būs jāmainās? Tas, manuprāt, ir atkarīgs no divām lietām. Pirmkārt, cik daudz uzticamības viņš ir gatavs zaudēt, un šobrīd tā krītās ar katru brīdi. Otrkārt, cik lielas slogu degvielas cenās un citu preču cenās viņš un republikāņi vēl vairāk. Republikāņi, kuri kandidēs uz pārvēlēšanu, vēl vairāk nekā tas, ir gatavi paciest, pirms tas patiešām sāk kļūt par nepanesamu nastu prezidentam. Es domāju, ka tās ir divas lietas, kas šobrīd patiešām ir svarīgas. Zini, ja prezidents Trumps patiešām ņēma vērā Persijas līča sabiedrotos un uzskatīja, ka viņu viedokļi ir tik svarīgi, ka viņš atceltu triecienus. Tā rezultātā varētu domāt, ka viņš ar viņiem iepriekš parunātu un saskaņotu rīcību, nevis saņemtu telefona zvanu pēdējā brīdī ar vārdiem: "Hei, es esmu mainījis savas domas! Es neapzinājos, pie kā tas viss novedīs." Es īsti neticu šādam argumentam, kas nāk no Baltā nama un prezidenta puses. Kā mēs jau daudzkārt esam runājuši, nav nevienas labas iespējas. Kāda šobrīd ir labākā no šīm nepārāk labajām iespējām? Tieši to prezidents arī meklē. Viņš pastāvīgi meklē izēju no situācijas. Dažreiz viņam to piedāvā, dažreiz viņš pats it kā piespiež to rasties. Šobrīd neviena no šīm divām lietām nav pieejama, tāpēc mēs vienkārši atgriežamies par sarunām. Nedēļas beigās mēs par to runāsim un teiksim, ka sarunas nav devušas rezultātu. Nākamajā pirmdienā mēs atkal runāsim par militāru rīcību un tā tālāk, līdz notiks kāda no šīm divām lietām. Vai nu prezidents sajutīs, ka viņš zaudē pārāk daudz uzticamības, vai arī republikāņu spiediens un gaidāmo vidustermiņu vēlēšanu sloks kļūs tik liels, ka viņam nāksies mēģināt kaut ko citu. Un, Maik, es domāju, šie draudi par iespējamu uzbrukumu, kas galu galā nenotika, parādījās neilgi pēc tam, kad premjerministrs Benjamins Netanjahu bija Vašingtonā.
Un no šīs tikšanās tika ziņots ļoti maz. Ļoti maz. Pēc tam nebija nekādi jautājumi, ļoti maz politiskā teātra. Kā jūs teiktu, kāda šobrīd ir Izraēlas loma? Es domāju, tas ziņojumos tika teikts, ka Izraēla bija gatava rīkoties, bet tad Trumps mainīja savu viedokli. Ko mēs par to zinām? Jā, ziniet, es to paredzēju iepriekš. Es zināju, ka nebūs nekādas preses brīfinga vai kaut kā tam līdzīga. Tā jau sākumā bija sarežģīta tikšanās. Premjerministrs Netanjahu saka, ka tā bija viena no labākajām tikšanās reizēm, kāda viņam bijusi. Baltais nams paziņoja, ka tikšanās bija produktīva un pozitīva. Neskatoties uz to, šķiet, ka viņi tagad ir nedaudz tuvāk viens otram nekā iepriekš. Galvenais mērķis vienmēr ir bijis nepieļaut, ka Irāna iegūst kodolieročus un spēj attīstīt savu kodolprogrammu. Mērķī nekad nav bijušas domstarpības. Atšķirības vienmēr ir bijušas par to, kā to panākt, kā pārvaldīt katras puses intereses. Un, manuprāt, no šī skatu punkta prezidents un premjerministrs spēja samazināt plaisu. Problēma Izraēlas pusē ir tāda, ka, kad jūs meklējat atbildes Vašingtonā, šīs atbildes nepārtraukti mainās, kā mēs to esam redzējuši atkal un atkal. Tāpēc premjerministrs var paust savu viedokli. Viņš var prezidentu nedaudz pietuvināt. Prezidents Trumps pat teica, ja nemaldos nākamajā dienā, ka viņš neiedziļinājās detaļās, bet sacīja, es tagad saprotu mazliet labāk. Viņš runāja par premjerministra Netanjahu skatījumu uz lietām. Taču neskatoties uz to, tas, kas tiek pateikts šodien, rīt var krasi mainīties. Un tas, kas tika teikts tajā sanāksmē pagājušajā nedēļā, tagad var būt pilnīgi nesvarīgs, raugoties uz tuvākajām dienām. Tāpēc, atskatoties uz šo sanāksmi un to, kas no tās varēja izrietēt atkal, kad apstākļi, lēmumi un domāšanas process mainās tik ātri, nav nekādas konsekvences. Galu galā tam tiešām nav nozīmes, skumji to teikt. Labi, Maiks Vāgenheims, liels paldies, ka pievienojāties mums! Un, lai gan prezidents Trumps sacīja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien, Teherāna paziņo, ka šobrīd nerīko sarunas ar amerikāņiem.